Tūlīt panorāma. Vēlāk Latvijas loto izlozes. Pēc tam teātris ZIP, Valmieras teātra izrāde Kalendārs mani sauc. Piemin 30 gadus kopš Baltijas jūrā nogrima prāmis Estonija. Šodien Tallinā līst lietus, bet šo 30 gadu laikā ir lijušas tik daudzas asaras, un daudzi tuvinieki atzīst, ka ienīst septembri. Izraēlas raķešu triecienos Beirūtas priekšpilsētā nogalināts Hizbullah līderis. Dubultā Krievijas triecienā slimnīcai Sumos Ukrainā cietuši arī glābēji. Otrs uzbrukums tieši pacientu evakuācijas laikā. Galvenais gaidāmās pašvaldību vēlēšanas. Vienotība kongresā spriež par partijas nākotni, skandālus gan nepiemin. Jaunās konservatīvās partijas ārkārtas kopsapulcē pārmetumu partijas līderim netrūkst, biedri ievēl jaunu, bet vai ar to partijas iekšējās nesaskaņas būs atrisinātas? Es tādu vadītāju redzēju pirmo reizi. Iedzīvotājiem bez izmaiņām, bet darbiniekiem lielāka slodze par mazāku algu. Ko par 4 dienu darba nedēļu pēc pusgada saka Talsos? Esiet sveicināti sestdienas 28. septembra vakarā Latvijas televīzijas ēterā panorāmas laiks. Kārtējais sācinājums tuvajos austrumos. Izraēlas armijas triecienā Libānā nogalināts kaujinieku grupējuma Hizbullah ilgadējais līderis Hasans Nasralla, kurš dēvēts par Izraēlas lielāko ienaidnieku.